Zīdīšana ir dabīgs process, tomēr dažkārt māmiņām rodas problēmas, sāpes, iekaisumi vai infekcijas. Svarīgi laikus atpazīt simptomus un meklēt palīdzību. Sēnītes infekcijas gadījumā krūtsgals parasti ir sakairināts un apsārtis, bet varbūt arī normāli izskata. Parasti ir sajūta, ka svilst un deg zīdīšanas laikā un pēc tam, bet varbūt arī tāda asa duroša sāpe uz krūts iekšpusi. Ja uz krūtsgala ir plaisas, tās var nedzīt un kļūt arvien lielākas. Bērna mutītē var būt aplikums kā balti plankumiņi, bet var arī nebūt. Sēnītes infekcijas gadījumā bērnam var būt arī izsitumi uz dibena. Piena sēnes riski paaugstinās pēc antibiotiku lietošanas, bet atsevišķos gadījumos nepareizas krūts aprūpes dēļ. Kādi ir risinājumi un kā rīkoties sēnītes gadījumā? Lai novērstu sēnītes riskus, ir svarīgi krūtsgaliem nodrošināt sausumu, gaisa peldes starp zīdīšanas reizēm, jo sēnītei ļoti patīk bezgaiss, mitrums un saldums. Tāpēc ir svarīgi mainīt regulāri kruštura ieliktnīšus. Ja tomēr inficēšana ar sēnīti pastāv, ir svarīgi dezinficēt visus aksesuārus, knopīšus, pudelītes, piena pumpīti, lai novērstu sēnītes izplatīšanos. Sēnītes gadījumā ir svarīgi nenodarboties ar pašārstēšanos ar sodas ūdeni, jo tas var kaitēt bērnam, mainot viņa kuņģa pH līmeni, un arī šāda metode nav efektīva. Infekcijas gadījumā ir svarīgi vērsties pēc ārsta palīdzības, lai nosaka atbilstošu ārstēšanu. Bakteriālā infekcija rodas, ja krūtsgalā ir plaisas vai brūces, pa kurām iekļūst baktērijas. Tad ir sāpīgi nedzīstoši krūtsgali. Ko darīt? Bakteriālā infekcija nav iemesls pārtraukt zīdīšanu. Ir svarīgi vērsties pie ārsta, lai nosaka atbilstošu ārstēšanu. Dermatīts ir ādas iekaisums, kas var skart arī krūtsgalus. To bieži izraisa ārēji kairinātāji. Ko darīt, ja tas parādās? Dažreiz uz krūtsgaliem, arī areolas zonas, var attīstīties dermatīts kā alerģiska reakcija uz saskarsmi ar dažādiem audumiem, drēbju, vai arī mazgāšanas līdzekļiem, vai arī kaut kādiem aprūpes krēmiem vai ziediem. Pārtraucot alergēnu iedarbību uz ādu, parasti dermatīts arī pazūd, bet ja simptomi nepāriet, ir svarīgi meklēt palīdzību pie dermatologa. Ja ir asas sāpes un krūtsgala krāsas maiņa, iespējams iemesls ir Reino sindroms, vazospams. Kādi ir simptomi un profilakse? Pie Reino sindroma sāpes krūtsgalos parasti parādās uzreiz pēc zīdīšanas vai no augstuma. Krūtsgals var mainīt krāsu, kļūt daļai balts, zils vai sarkans. Var būt tirpšanas sajūta krūtsgalā, arī duroša sāpe krūtī uz iekšu. Var arī zīdīšanas laikā parādīties asas durošas sāpes krūtsgalos. Lai novērstu sāpes šādā gadījumā, uzreiz pēc zīdīšanas palīdz krūtsgalu nosegt ar siltu plaukstu vai kādu siltu drāniņu un viegli izmasēt krūtsgalu, lai atjaunotu asinsriti. Pie Reino sindroma ir svarīgi pārliecināties, ka bērns atver krūti un netraumē to. Atsevišķos gadījumos ir nepieciešama ārstēšana, ārsts var nozīmēt zāles. Vieglos gadījumos pietiek ar satvēriena piekureģēšanu un siltuma uzturēšanu. Nopietnākos gadījumos jāvēršas pie ārsta, kas nosaka ārstēšanu ar medikamentiem. Ir svarīgi izslēgt arī citas diagnozes – infekcijas, dermatītu vai kādas citas ādas problēmas. Mastīts ir krūts iekaisums. Kā to atpazīt un ko darīt? Mastīta gadījumā var būt krūtīs sacietējums, sāpes tajā vietā, apsārtums. Varbūt arī galvas sāpes un lauž kaulus un neliela temperatūra līdz 38 grādi. Visbiežākie cēloņi ir saplēsājuši krūtsgali, kur iekļūsi infekcija, bet varbūt arī neatrisināts piena sastrēgums, kas pāriet mastītā. Dažreiz mastīts var attīstīties bez saprotama iemesla, bet veicinoši faktori būs novājināta imunitāte, stress, pārgurums, iespējams paaugstināta jūtība pret infekcijām, mazasanība. Ja pašsajūta slikta, labāk ir izvēlēties gultas režīmu, ļoti svarīgi nepārtraukt zīdīšanu un vērsties pēc palīdzības pie ģimenes ārsta. Ir svarīgi krūti regulāri iztukšot un krūti mastīta gadījumā nedrīkst sildīt. Mamma,
Rūpējoties par savu veselību, ārstējot zobus vai hroniskas saslimšanas, kā arī ievērojot veselīgu dzīvesveidu un nodrošinot atpūtu, palīdz gan sev, gan savām krūtīm. Nav ieteicams mammai atlikt ārstēšanos. Daudzi medikamenti ir savienojami ar zīdīšanu. Zīdīšana nodrošina bērnam ne tikai uzturu, bet arī emocionālu tuvību un drošības sajūtu. Tā ir dabiska pieredze, kas vieno māti un bērnu viņu pirmajās dzīves dienās un mēnešos.